Kā notiek Jumis Finance bezmaksas izmēģinājums? Dodamies uz Jumis Finance lapu, spiežam pogu Izmēģināt. Tās aizvedīs uz reģistrācijas lapu, kur jānorāda savs e-pasts un jānospiež pogu Sūtīt verifikācijas kodu. E-pastā saņemsiet ziņu ar šo verifikācijas kodu, kas ir pavisam vienkārši nokopējams un ielīmējams attiecīgi reģistrācijas lapas sadaļā Verifikācijas kods. Tad automātiski atvērsies nākamā sadaļa, kur ir jāuzstāda sava profila parole, jānorāda savs vārds, uzvārds un jāpiekrīt lietošanas noteikumiem. Tad jānospiež poga Turpināt, lai nokļūtu nākamajā sadaļā. Vērsies nākamā sadaļa, kur varat norādīt, kā par mums uzzinājāt un kāpēc izvēlējāties mūsu bezmaksas izmēģinājumu. Ja tas nav aktuāls, spiežam pogu Izlaist un atvērsies nākamā sadaļa, kur ir jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, PVN numurs, ja esat PVN maksātājs, tālrunis, ieņemamais amats un e-pasts uzņēmuma pārstāvim, kurš apstiprinās distances līgumu. Šis cilvēks saņems e-pastu, kur ir jāapstiprina distances līgums. Kad tas būs izdarīts, atvērsies Jumis pārvaldība, kur attiecīgi parādīsies visi mūsu pieejamie produkti, bet, lai izmantotu Jumis Finance, spiežam uz Pieslēgties pie Finance sadaļas, lai atvērtos nākamā sadaļa, kur nospiežot pogu Ienākt, jūs nokļūsiet Jumis Finance produktā. Jums atliek ievadīt tikai visus nepieciešamos datus un varat sākt darbu.